Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Sadales tīkla sarunu cikls sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Labdien, cienītie skatītāji! Esam ēterā ar kārtējo raidierakstu no tēmas biznesa un elektrība. Šeit LTRK studijās pie mūsu sarunu partnera Aigara Rostovska, LTRK prezidenta. Raidījumu meditēju es, Sandis Jansons, sadales tīkls valdes priekšsēdētājs, un šodien mums ciemos ir neviens cits kā klimata un enerģētikas ministrijas galvenais vadītājs, jeb ministrs Kaspars Melnis. Labdien, Kaspar! Labdien! Prieks tevi šeit redzēt, un bizness, enerģija, tas ir tāds kā tandēms, bez kura nekāds dzinuls mums nesanāk. Nekādas nopietnas lietas nevar notikt. Nekāds nenotiks. Un klāt vēl klimats un ilgtspēja. Un tad varbūt par šīm tēmām mēs šodien nedaudz plašāk. Un pirmais mans, teiksim, tāds jautājums ir par šo enerģētisko bloku. Kā tu redzi, kā mums Latvijā var būt šis jaudu sadalījums ir pat laban, kādas ministrijai ir nākotnes ieceres, jo sadales tīkls pat nesen nāca klajā ar ziņu, ka jau 500 megavati saules parku ir pieslēgti pie sadales tīkla sistēmas, kas nozīmē, ka tādā švakā svētdienas saulainā dienā mums jau teju un pietiks visiem jau tikai no saules vien. Jā, rīt mēs jau varam gandrīz vai nosakt. Tieši tā. Tad kādas varbūt ir tavas sajūtas par šo un kā tu redzi šo attīstību un tālāko ceļu? Tur jāsadala laikam jautājums ir divās daļās. Viena lieta ir esošā situācija. Mums ir ļoti labi zināt norezervēt 6000 megavati, kas, diemžēl, jūs priekš neiet tik reti, kā mēs gribētu. Tas ir tas viens, laikam, lielais faktors, pie patreiz ļoti aktīvi strādā un jau ir izcinājumi, lai to jaudu, lai tie pirmkārt palaistu ātrāk. Zinām mērā arī otrreizē tirgu, kas vēlās, bet netiek klāt. Un otrs jautājums, kā motivēt ar esošos projektus bīdīt uz priekšu un uz priekšu. Tas potenciāls patreiz, es gribētu teikt, ļoti liels. Skatoties, mēs varam skatīties, kaut vai paņemsim salīdzinot Baltijas līmenī, Lietuvā šobrīd jau ir 10 reizes vairāk uzstādīt vēja jaudu nekā Latvijā, tad potenciāls ir milzīgs. Kas ir ļoti svarīgi, protams, ir sabalansēt iet uz priekšu. Bet es teiktu, ka patreiz skatīties, sazīmēt, kas būs pēc 10 gadiem, kā vajadzēs balansēt, es teiktu, ka mēs ļoti stipri skrienam laikam pa priekšu. Tāpēc, lai rastos, jo tā lielākā baža, kas ir, ka tūlīt būs disbalans un mēs kaut ko vairāk ražosim, man Rostovs kungs ļoti palīdzēs to, ka biznesa sevi sakārtos. Ja kurš biznesa redzot to, ka tu strādā ar mīnusiem, viņš nebūs vēl saules parki tajā momentā, kad tu redzēsi, ka saulainā dienā elektrības cena aizies stipri zem mīnusa. Tad mēs jau tagad redzam cilvēki, kas attīst saules parku, viņi iet kopā ar bateriju tehnoloģiju, un kas palīdz gan sabalansēt elektrības ražošanu, gan arī patēriņu balansē. Līdz ar to tas viss iet. Savā veidā no savas puses mēs vairāk mēģinām kārtot, atļaut tādu juridisko un atstāt loģisko pusi, bet pamats ir jāsaprot, un kas ir liels puses, ka patreiz tie projekti, kas iet uz priekšu, viņiem nav ne Eiropas līdzfinansējumi, ne prasa no valsts līdzfinansējumi. Apmēram uzņēmējs saka, dodiet mums iespēju kārtot iet uz priekšu un strādāt. Protams, ir jāpieskat lielais jautājums ir par jaudām, jo jaudas un tīkli tas ir cik ir paņemt, tik viņi var. Te gan, protams, nedrīkst būt tāds absurds, ka iedot jaudas vairāk nekā mēs varam paņemt, un tad ir kāds jāslēdz nos, vai tad lodās pārspriegumi, tad ir zināms risks, kas, protams, mums ir jāievērtē. Bet kopumā, es teiktu, potenciāls ir ļoti liels, un te ir ļoti svarīgi viņu apgūt. Jo ātrāk mēs viņu apgūsim, jo ātrāk mēs varam runāt par lētākām elektrības cenām, ko mēs visi gribam. Tas ir tas potenciāls, ko mums ir jāiet. Par to noslēgšanu tas droši vien, ka tāds nākotnes dzīves skarbā realitāte, jo droši vien, primāri jau tirgus regulēs arī, jo visticamākais tas, ko mēs redzam, ka nākošu gadu saule būs nekad, tik daudz kā nekad, citējot daži labi politiķi, bet droši vien, ka,
tā kā vai nu tirgus regulēs, vai mēs dabūsim kādu jau tā kā ierobežot. Ne? Es biju nesen Tārgals vai projektā, kur viņiem atrodas jau vai turbīnas, tas jaunākais, kas ir Latvijā. Nu, viņi jau patreiz sev regulē. Viņi saka, saulainā dienā, kad elektrības cena aiziet mīnusā, viņu projektu slēdz ārā vai. Līdz ar to sapas, ka vajadzēs, es pat ļoti apšaubu, ka kādu vajadzēs mākslīgi ierobežot, jo cilvēku uzņēmumam man nav jāsaka, tu jau reikini, ja tev ražošana maksā ar mīnus, tu vienkāršāk atslēdz to tīklu. Tagad jau tas notiek, tu ražošana jau to dara. Līdz ar to pateikt, vai būs kāds projekts, kas turpinās ražot un kādu vajadzēs piespiedu kārtu atslēgt. Iespējams tāds būs, bet tas nav reāls. Es teiktu, līdz ar to es teiktu, ka vai mēs nonāksim līdz tādam etapam, ka kāds būs jāatslēdz. Gribētu redzēt, ka tev jāmaksā par to, ka tu kaut ko ražo, un tu turpini ražot un piemaksā. Tas gribētu saprast uzņēmēju loģiku un to domu, kāpēc vispār tā notiek, un kāpēc tev mākslīgi jāierobežo, ja tu piemaksā par to, ko tu ražo. Tas tad, gribētu teikt, individuāls gadījums, jo kas ir svarīgi, ka jau patreiz, projekti strādā, un pat vējš jau saulainā dienā viņi atslēdz savu projektu kā Tārgala jau tagad, jo viņi vienkārši arī, ka viņiem labāk. Un kas ir plus, tas viņiem ir mudinājis uzstādīt papildus baterijas, ko viņi jau patreiz uzstāda 10 megavatus, lai tajā momentā, kad ir saulēts, viņi var uzkrāt un balansēt arī tirgu. Līdzīgi, man liekas, tā kā es vienmēr velku paralēlis ar kāpostiem un enerģiju vai kartupeļiem. Tas tirgus jau ir nosacīts tāds pats. Ja ir pārprodukcija, tad tu pieņem lēmumu. Nākamgad stādīt vēl 2 hektārus ar kāpostiem vai nē, ja tu saproti, ka nevienam viņi nevajadzēs un tev viņi būs jāmet ārā. Līdzīgi jau mums droši vien enerģijas tirgu, ja tu saproti, ka tā saražotās kilovatstundas rītdien būs ar mīnus zīmi, tad tu vienkārši tā kā būsi spiests viņus neizliekt iekšā, bet tā droši vien, ka tā nākotnes tendence, ka domāt, ka mēs tā kā gāzi grīdā visu laiku, droši vien, ka tirgus regulēs šo ražošanas pulsu. Es gribētu redzēt, mēs iedomājamies, ka visu tūlīt būvējas. Uzņēmēji, jebkuru tu rēķini biznesa plānu, tu dzīvot spēc, cik viņš ir. Kad tev atmaksāsies projekts? Ja tu redzi, ka tev pašizmaksas ir augstāka nekā elektrības vidējā cenā gada griezumā, tu neattīstīsi to projektu. Tas, kas mūsu mērķis, ko mēs saskatām, kas ir iespējams sasniegt elektrības cenu vidējā, ja mēs attīstam tās zaļās enerģijas, varētu nostāties no 5 līdz 7 centi. Tas ir tas mērķis, ko mēs ejam, kad uzstādīsim kaut kādu vēl 2000 mega. Tas ir mērķis. Protams, tur ir ļoti daudz dažādi faktori, kā attīstīsies pieprasījums. Jo tajā momentā, ja mēs runājam par jaunajām tehnoloģijām zaļajām, ūdeņa radīs zaļais amoniaks, viņi atnāks uz šeit tad, kad būs lēta zaļa elektrība. Un viņi atkal, tas ir visas nulles princips. Kas būs pirmais? Ģenerējošā jauda vai patēriņš? Patēriņš saka, iedod mums lētu elektroniku. Protams, arī jāņem mājsaimniecība faktors. Mēs ejam dzīves līmenis iet uz augšu, un elektrības patēriņš arī pieaug mājsaimniecībām. Līdz ar to es arī piekrītu tam, ka mēs sabalansēs tāpat tirgus, un ir jautājumi ārējā faktori, ko mēs nevaram atbildēt. Vai atnāks liela uzņēmēja, neatnāks, cik daudz būs, bet to, ka ir mērķis samazināt elektrības cenas, tas viennozīmīgi, uz to arī mēs ejam. Labas ziņas, ne? Jā, es vienkārši atceros, tu sāki stāstīt, ka tur ražo ar mīnusu, un es, ka bija maziņš, tad piedzīme tādā padomju savienībā, un tad rādīja tur televīzijā, kad Amerikā kartupeļus ber jūrā, un es saprotu, ko viņi dara. Es stāstīju par pārprodukciju, un es nesaprotu, kāds tā var būt, ja te mums ēst gribas un kartupeļus ber jūrā. Bet, izmantojot to iespēju, man ir faktiski tādi vairāki jautājumi, un tas ir tā mantra, ko es šeit skaitu, faktiski, kas te uzņēmēju namā ir definēts attiecībā uz enerģiju vai elektrību. Tad pirmais ir, kas ir vajadzīgs biznesam, lai elektrība ir, lai tā ir pieejama. Tur īpaši jau tiem uzņēmumiem, kuriem viss tas bizness ir atkarīgs. Un otrs ir jautājums par cenu, bet par cenu konkurētspēju. Tad pat nav tik svarīgi, varbūt, cik viņi ir tur 5, 7 vai 10 vai 9, bet kad tā cena ir vispirmkārt jau reģionāli konkurētspējīgi. Jo šobrīd Baltijā mums tur plus mīnus ir līdzīgi kaut kā, bet ar Skandināviju un tam līdzīgi mēs tā kā, tur mums ir dārgāk. Jau tā problēma ir tāda, kad attiecīgi mēs skatāmies, respektīvi, piemēram, tā, darba spēka nodokļi lielāki, tur elektrības cena lielāka, vēl kaut kas lielāks, uz kurien, pat pieņemot, ka tie divi uzņēmumi līdzīgi darbojās, uz kuru viņi ietaupa faktiski uz darba algām, tāpēc, ka vai uz investīcijām, faktiski, jo tas ir stāsts par konkurētspēju. Varbūt tu vari šitās lietas nokomentēt, kad varētu būt tas moments, ka mēs varam mēģināt ar to pašu Skandināviju un ar plašāku reģionu izlīdzināties.
Un šis jautājums vēl arī uz to jau tādu plašāku jautājumu par kaut kādu stratēģiju, jā, vispār enerģētikas, elektrības stratēģiju, un tur ir tie visi jautājumi, nu, nezinu, kāda ir Latvijas Energo loma, nu, nākotnes loma, jā. Teiksim, par to pašiem vējiem, ja mums te kaudze biedriem bija, kur jau 10 gadus atpakaļ bija gatavi būvēt tos lielos, kā saka, ventilatori, ja tā var teikt, jā, un pa savu naudu neprasot neko, bet, nu, visas pašvaldības teica, baigi foršā ideja, jā, visi forši, bet, nu, ne pie mums, jā, un tā viņi tur, kā saka, tiem 100 miljonu, kā saka, te sēdēja, jā, un tagad vai, palika dārgi, un tad rosamies, un tā kā ir to, ko es tieši braucot uz šeien, te es pajautāju mūsu kolēģiem politikas daļā, kā tad ir, kad, nu, it kā jā, tam publiskam uzņēmumam tur tā gaisma ir zaļāka, un tiem privātiem tomēr tur kaut kā grūtāk. Ja jautājums ir, nu, kādas par nostājas pa stratēģiju, un tādas varbūt tās atbildes par. Un tā vēl ir piematot vēl vienu tādu, es būšu izšāvis to lielo jautājumu sēriju, par to atvienošanos, vai būs vai nebūs kaut kādi sadārdzinājumi, jā, jo tur ir kaut kādi zināmi stresi, jo tur Igauni kaut ko streso, ja, ka būs dārgāk vai kā. Nu, tas ir tie jautājumi, kas biedriem varētu interesēt, jā. Nu, es ceru, ka vairāk tagad uzreiz ne, pirmajā sērijā vairāk ne. Jā, nu tad labi, sāksim ar Skandināvu jautājums, ar ko mēs salīdzinām. Jāsalīdzinās kopumā ar Skandināvu, viņiem ir stipri lielāks generējošās jaudas, viņiem tie paši ir vēji stipri lielāk attīstīti. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, salīdzinām ar Poliju, tad ar Poliju mums jau ir lētāka elektroenerģijas cena. Uz Skandināviju, ja mēs vēlamies tiekties, tad ir tieši tas pats pareizi iesākt to jautājumu, tad mums tās vēja propelleri ir vajadzīgi Latvijā, nu un tā lielākais izaicinājums tāds arī bija. Veicot aptauju cilvēku, 97% cilvēki vēlās lētu zaļu elektrību, tagad pajautā, un tad man liekas kaut kur pār 80, bet tikai ne pie manas dārziņā. Nu tad ir lielais jautājums, kur? Un tā ir tā lielā ideja, un mēs to jautājumu jau risinām tādā ziņā, ka ir pieņemts ieguldījumi vietējā kopienā, kas to jautājumu daļai risina tādā ziņā, ka ir vismaz atbild, kas man no tā, ka viņš tur atrodas. Jā, šeit es vienkārši iestarpināšos jau, kā saka, ministra kungam, arī kā politiķim, tā ir tā tēma, ko mēs laiku cilājam nodokļu politikas sakarā. Mēs sakam, klau, atstājiet pašvaldībām arī uzņēmumu ienākumu nodokli un faktiski no tās vietas, kur kaut kas notiek, respektīvi. Ja viņam ir tas ventilators, nu, teiksim, logu viņš redz, jā, nu, tas iedzīvotājs, nu, bet viņš saprot, ka, ok, tur 1 vai 2 vai 5 tādi ir, bet, nu, gada griezumā, un mums tur pašvaldībā paliek 1 miljons. Un tad tam politiķim tā saruna... Tad es tev varu atbildēt, tas jau ir atrisināts, jau ir visi, nu, tur arī konkrēts, man liekas, beidzās aptauja burtiski nesenā, nu, publiska apspriešana, tur ir tas risinājums ir 2,5 eiro par uzstādīto megavatu konkrētā, un tā finansējuma dalās 50% paliek iedzīvotājiem, kas dzīvo 2 km radiusā, jo tie ir tieši cilvēki, kas dzīvo apkārt, un otra puse aiziet tad pašvaldībai un pašvaldībai. Un tas jau ir. Un tu jau var reikināt konkrētu summu gadā, ko tu var ielikt un iet priekš. Okay, nē, bet šitas vēl arī plašāks ir tādā ziņā, ka tas būtu attiecināms arī vispār uz biznesu, kā tāds, tas bišķiņ atkāp no enerģētikas, ja tas ir stāsts par rūpnīcu, par kaut ko, jo var saka, nu, rūpnīca vai foršā lieta, bet vai kaut kur citur. Ja? Tāpēc, kad skaidrs, ka tam iedzīvotājiem viņam jau, nu, kāds viņam labums. Ja? Viņam tas pašvaldības vadītājs saka, klausies, mēs uzbūvēsim rūpnīcu, mums būs miljonus, par ko uzbūvēt tur, nezinu, bērnu dārzus, celiņu, tam līdzīgi. Tad tā saruna ir savāda. Tas vairāk ir tā, es arī sēju to ideju par to arī nodokļu pārmaiņām. Ja? Un viņi ir galvenais, ka šī te nianse ir, viņi ir fiskāli pa nulēm, ja? Vienkārši uz kurien to attiecina. Ja? Bet tas bišķiņ atkāp no tēmas. Ja? Tā ir tāda ļoti bīstama tendence, kas ir aizgājis, ka mums Latvijā mēs varam pateikt, nē, mums nevajag uzņēmējdarbību. Bet tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Tāpēc tas ir tas ļoti bīstamais, ka mēs kaut kur tad jāatzīst, ka mēs kaut kur Latvijā dzīvojam tik labi, ka mums vairāk labāk nevajag dzīvot. Bet tā ir realitāte. Ja mums vairāk uzņēmējs nevajag, mums darba vietas vairāk labi apmaksātas nevajag. Un līdz ar to mums ir apmierinātāk ir un tajā pat laikā, kas ir tā divkosība, bet tad mēs, kāpēc citi dzīvo labāk? Nu, tāpēc ir dzīvo, aiziet pie uzņēmēji, tas, kas neinvestē tur, viņš aiziet uz kaut kādu kaimiņu, ko var attīstīt. Nu jā, bet tas ir tas stāsts, mēs iebraucām, bet tas par cik ir ministri kungs un politiķis, tad tas stāsts ir tāds, nu, mums šobrīd ir tur 50 plus pašvaldības, nu, cik no viņām, kas saka, ieliek izlīdzināšanas fondā, nu, uz vienas pirksta rokas var saskaitīt. Pārējie visi ietu no tā izlīdzināšanas fonda prasa. Tā loģika jau šai formulai būtu tāda, ka faktiski tai pašvaldība iedod instrumentus, nu,
tādā ziņā, ka viņa pati, ja viņa ir aktīva biznesa piesaistoša, noturoša un tam līdzīgi, faktiski viņa pati var tā kā, nopelnīt šī gadījumā no pareizas vārds, bet piesaistīt līdzekļus un tad attīstīties. Un tā pašvaldība tad jau var strādāt savā ziņā kā tāda mazā lijā, ja mazā Latvijas investīcijas attīstības aģentūra. Pašvaldības līmenī atveda 10 uzņēmumus, atnesi, kā saka, iedzīvotājiem miljonu. Ja, un to miljonu tur sadalīja. Tas ir vienkārši, labi, bet vairāk atpakaļ ekam pie elektrības, šis vairāk ir, kā saka, tajā... Ašerādena kunga. Nē, bet par cik ministrs jau sēž pie tā galda, ja, un diskutē, un galda beigās politiskā partijā tur viens no līderiem. Tā kā es te katrā vietā arī šo te tēmu arī mēģinu iesēt. Jā. Bet atpakaļ pie tām strāvām. Nē, paturmēt tā doma jau ir pareizi. Tur vienīgais pamat jautājums būs, vēlams būs detaļās jāsaprot tās pašvaldības. Ne visas jau būs apmierināts ar tādu ideju, jo tur ir jāsaprot vēl arī reģionalizācija, jo ne jau visiem būs tik viegli piesaistīt tos uzņēmumus, jo dažas pašvaldības tur jāsaprot, vai tu atrodies pie Rīgā, kur tev ir viena vai kaut kur tālāk. Te ir provokācija kaut kāds 10 gadus atpakaļ, un es pie tās tēmas palieku. Atdodiet LTRK apsaimniekošanā visnabadzīgāko pašvaldību un iedot mums instrumentus. Nekāda problēma. Es tur uztaisīšu 10 gados Singapūru. Nekāda problēma. Vai Luksemburga. Nekāda problēma. Nekāda problēma. Kaut arī tagad pieņemiet lēmumu, mēs ņemam apsaimniekošanā. Visnabadzīgāko, vis tālāko. Bet iedodiet mums rīkus. Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Jautājums, kas ir rīki? Rīki ir rīki, ko es saku par, teiksim, tādiem nodokļu instrumentiem, kad vienkārši daļa no nodokļiem paliek pašvaldībā. 10 gados tur būs Singapūra. Aigar, tev ir burīgas iespējas. Nopērc zemes gabalu kaut kur, balotējies iekš vietējās pašvaldībā, vēlēšanās vinnē un izdara. Jā. Nē, šī jau ir tāds, saka, valstiskā likumdošana. Teiksim, UN, kur paliek, tur jau tur lokāli, tu nevar nolēmt. Jā. Bet īstenībā tā doma tur balotēties vēlēšanās, un tad jau kā pašvaldība vadītājiem to rosina, tad jau ir cits var, tad jau varētu. Visam savs laiks ir. Jā. Nē, bet es gribu uzteikt ministrijas darbu. Tiešām es domāju, ka tas nauda seko skolēnām princips tajā enerģētikā arī tā ļoti pareiza lieta. Jo, protams, kurš tu grib to ventilatoru savā pagalmā? Neviens. Bet ja tu tiešām saproti, ka, hei, reku tev katru gadu pāris tūkstoši iekrīt iekšā, tur jau beigās bez mazais skata biznesa plāns veidojās. Jā, okay, tā kā tas, man liekas, ir pareizais virziens. Saliec ap māju ventilatorus, neko es nevajag. Varbūt ir vēl kaut kas. Pieņem, ka ir arī cilvēki, kas tiešām arī vēlētos salikt, bet viņiem atkal nevar, jo tur ir ierobežojumi. Tuvāk 800 metru līdz dzīvai mājai, tev ir dabas parks. Nē, bet tā domāšana ir ok, par to līdzsvaru vienkārši. Bet runājot ar iedzīvotājiem, tā lielākā sajūta ir tas, ka cilvēkiem ir bail no nezināmā. Kā tur riski, jo būsim atklāti, ainava mainās. Un, protams, būs kaut kāds iespējas kaut paliekoši, bet paliekoši paliek pēc ceļa remontiem, jebkura māja ir paliekoši, viadukts ir paliekoši. Un tas ir tas svarīgākais, kas jāsaprot, mainās. Bet tad jāatzīst, es vienmēr aicinu cilvēku uzdodiet katrs pats sev jautājumu. Mēs runājām par Elvinu projektu, kas ir Pāvils, tā runāja ar Pāvils, un viņi saka, ļoti sadrautāts cilvēki par turismu. Saprotams, turismu nozīme, tad saka, pajautiet katrs pats sev, kad jūs izvēlaties savu galamērķi turismu, kur braukt. Kurā jums sarakstā ir, vai tur ir vai nav vēja turbīna jūrā. Tā pagodīgi. Man sākumā ir cena. Pēc tam ir, vai tur var garšīgi paēst, man patīk, vai tev ir kur pastaigāt. Un tad kaut kur tur apakšā, man būs tas stāsts, vai ir vai nav vēja turbīna jūrā redzama. Tā vienkārši atklāti runājot. Un tad, kad tu sāc pats analizēt, jo patreiz nav tā, ka kaut kur braucot kādu turismu galamērķi vai Eiropā, vai skatot, vai tur ir vēja turbīna vai nav vēja turbīna. Protams, būs cilvēki, kas teiks, nē, es tur nebraucu, bet tad jautājums, kad jūs pēdējais bijat Pāvilostā? Bet jūs sakat, nē, tas ir arī jautājums. Arī pašam domājot, skatoties nākotnē, uzdodot sev jautājumu, ja es meklēšu kaut kādu zemes gabalu, kur uzbūvēt māju, tad pirmais jautājums man būs infrastruktūra. Tas man būs svarīgi. Vai tur ir elektrības pieslēgums, vai tur ir ceļš, vai tur ir bērnu dārzs, vai tur ir skola apkārt. Un tad kaut kur tur būs arī jautājums, ir vai nav tā vēja turbīna. Ja nav, būtu labi, bet ja būs, bet visi iepriekšēji ir izpildīti, tad es domāju, ka tas nebūs tas izslēdzošais kritērijs. Un tas arī nedaudz jāsāk analizēt no tāda viedokļa, vai tas tik ļoti tev atstās iespēju, ka tur, jo mums ir gatavie 3 projekti, kas ir Ventspils pusē. Aizbraucam uz turieni, nav tā, ka tur, beigusies dzīvība, viss ir beidzies. Krūzīt uz galva, vai arī krūzīt, vai tur nav ne
meža dzīvnieki, nekā, nu tur viss dzīvo. Bet ok, tad šī tēmā es saprotu tomēr tā, ka tie rīki sāk palaisties tajā, kas ir pozitīvi tiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī tie ventilatori, kā viņas pareizi sauc, vēja turbīnas, ventilators vieglāk viņi to paliks aizvien vairāk, un patiesībā tas ir virziens, kad arī tā cenā, viņa kaut kādos periodos lēnā garā virzīsies, kā Annām virzienā. Tā ir labā ziņa. Tagad šitas ir tā kā pieslēgšanās virzienā, kā ir atslēgšanās virzienā, kas ar to brelu ir, ja? Kad tā slēgšanās būs. Mums Tirkļkungs bija, viņš tā kā teica, ka īpaši nekas biznesam dārgāks nebūs, ko ministra kungs saka. Tur būs kaut kāds tāds jūtams sadārdzinājums biznesam vai nē, kā būs ar to brelu atslēgšanos. Turp ir ļoti, laikam nedaudz jāsaprot tā brela atslēgšanas būtība. Tā brela atslēgšanās, pirmkārt, mēs jau patreiz nepērkam un netirgojam ar Krieviju elektroenerģiju. Līdz ar to ietekmi uz to enerģijas apjomu tas nemainās. Jā, viņa plūst caur, tāpēc, ka Ļiņgradā tiek nobrotas un iet caur. Tas jāsaprot. Jau patreiz nekāda nenotiek. Līdz ar to iet runa par 9 starpsavienu atslēgšanos. Un ietekmi uz elektrības cenu. Elektrības cenu vairāk var ietekmēt klimatiski apstākļi ekstrēmie, kā mēs izgodījām šogad, kad bija milzīgs saules un bezvējš. Kad elektrības cenas uzkāpa. Jā, bet tam jau nekāds sakars nav ar to. Tam nav, nē, es vienkārši, lai saprotu, kā tā elektrības cenas teikuma. Protams, gāzes cena, kas ir kā ietekmē. Atslēgšanās no brela, jā, noteikti tirgus nosteigās, nospekulēs, pēc tam sajūtām, bet pamata tāda īsti grūti saprast, jo nav, jo ļoti labs kā piemērs bija S-Link 2 starpsavienojumā ar Igauniju Somiju atslēgšanos, kur ir 650, kuru mēs tirgojam. Elektrības cena pa nedēļu nostvārsties atpakaļ, nostaigā. Mēs tagad neredzam to ietekmi, lai elektrības cena būtu dārgāka. Tāpēc, ka ir reāli viens starpsavienojums, kas ir darbojuši, kur mēs pērkam, pārdodam elektrības apjomu 650 megavatus, ka būtu ietekmi uz elektrību. Līdz ar to tā indikācija, ka elektrība varētu kļūt dārgāk, tad man ir jautājums precīzāk, kur ir tie indikācija, pēc kā tas varētu būt. Jo vienīgais, mēs, protams, zināt, mēs visi varam tirgu saprot tirgotājs, saprot, ka kaut kādas spekulācijas ka būs. Jo ir arī zināms tas, ka cik ir tirgotāji ielikuši savu riskā, tiem, kam ir ilgtermiņa līgumi, cik viņi to ir ielikuši. Bet jau mēs patreiz redzam, elektrības cenas piedāvājumi ļoti dažādi. Tur jau tā starpība 4-5 centi par elektrību, vai ir viņam tas ielas risks, vai nav ielas risks. Līdz ar to drīzāk ir bažas par to, ka tas varētu būt tāds spekulāts. Jā, mums tā elektrības cena ir dārgāk, tāpēc, ka mēs ielikām to risku. Bet atrast tādu loģiskumu ir ļoti respektīvi, tur varbūt var kaut kas nosvārstīties vairāk spekulatīvu kaut kādu signālu dēļ, bet ticam tam tirgu ātri, tur nezinu, kaut kādās 10 dienās nedēļā ir jāaiziet kaut kādā līdzsvarā. Ja? Indikatīvi. Indikatīvi, jā, un tad ir nākošais, mums kā labs piemērs, tiem, kam jau tagad ir noslēgta 5 termiņu līguma elektrības, tas jau ir iekšā iecenos. Tavā ilgtermiņa līgumā jau patreiz, jo atslēgšanās no brela iet jau no 2009. Gada. Visi ļoti labi zina to. Tas nav nekāds jaunums. Labi. Man tāds provokatorisks jautājums nedaudz. Klimata un enerģētikas ministrija. Par enerģētiku tur viss skaidrs, bet cik es saprotu, jūs arī par klimatu esat atbildīgi. Ja? Tātad kādu laiku bija Latvijā lielākā vētra, ja? un droši vien, ka ne pilnībā uz jūsu vainu, ja? bet jūs tam klimatam stāvat klātīm. Kādas tavas sajūtas ir par elektriskiem tīkliem, par sadali AST, kā redzot šīs vētras, šīs visas tās, teiksim, tās klimata izmaiņas, ja, kā tev šķiet, vai mēs esam gatavi šīm klimata izmaiņām, un varbūt kas būtu jādara, lai mēs tā kā drošāk varētu skatīties uz šiem Toma Briča nevienmēr patīkamajiem pareģojumiem. Man jāprecizē, ka mēs atbildam par klimatu un vidi arī. Bet, protams, tas, kas ir svarīgi, jau tā kā mēs runājam iepriekš, ir jāizanalizē. Katru arī šoreiz mēs runājam ar augstspēļu tīkliem un gribam no viņiem saņemt tādu analīzi par to. Pat īstenībā ļoti detalizētu, cik tuvu tie koki no tās līnijas augstspēļiem atradās, lai tad saprastu, varbūt ir runa, ka jāpaplašina aizsargjosla, varbūt jāpaplašina ir tā teritorija zem līnijas, kur nav, varbūt, tie ir tādas praktiskās lietas, jo skaidrs, ka līnijas būs arī tādas vētras būs nākotnē. Un tad, kad mums būs tā analīze, mēs noteikti nāksim. Tad būs lielā izšķiršanās, vai mēs spējam novienoties visi, ka mūsu tā aizsargjos mēs visi gribam paplašināt, vai arī mums tomēr, zināmā mērā mēs sakam nē. Jo pēc esošajiem, tur vienmēr ir dažādi viedokļi. Mums saskarās dabas organizācijas saka, ka varbūt nevajag. Iespējams, tur kāda zaļā varda, vēl kaut kas, tur ir tāds niec, bet no savas puses, kas ir svarīgi, jā, mēs izanalizēsim, būs datu informācija. Tad iesim ar tādu praktisko piedāvājumu, kā mēs tur redzam to situāciju, varam uzlabot.
nu, tad valdībā lems noteikti tas būs kolegiāls lēmums. Mēs vēlamies to, nē, bet tur arī jābūt tam tīri ekonomiskajam izvērtējumam, un cik tas viss izmaksā un kāds ir tas iegums nākotnē. Bet, protams, tās vērts nākotnē būs. Tas, ko Somi dara, viņi jau kādus gadus atpakaļ nolēma, ka viņi tā diezgan vairāk gan sadales līmenī iet pazemē. Protams, tas maksā. Viņi pat tā kā bez mazai klintīs skaļās iekšā un liek pazemē. Mums labā ziņa ir tāda, ka mēs esam apguvuši, paldies Dievam, apgūstam Eiropas fondus un arī plāns ir kaut kādi 150 km vidsprieguma līnijas tagad salikt pazemē, kas droši vien, ka arī tā kā sekmētu to drošību, jo sadales operators, jo mazāk ir gaisvadu līnijas, jo drošāk. Lai gan tas beigās nepasargā no tā, ka kāds karsgalvīgs ekskavatorists pārok arī to kabeli, un te vēl jautrāk. Bet, paldies par arī to fondiem un droši vien, kad es no savas puses aicinātu skatīties arī uz nākotni, ka tomēr ir kaut kādi mēģināt atvērt kaut kādas programmas, kur tie operatori var plānot uz priekšu, jo pat labam, diemžēl, ir tā situācija, ka tie fondi atverās tā, un vai tu esi gatavs vai neesi gatavs enerģijā, uz klikšķi nekas nenotiek. Tie projekti ir 5 un 10 gadi ilgtermiņā. Nē, tas svarīgākais ir atrast to balansu, jo var jau visu ierakt zemē. Tu jau mēs varam jebko, bet tad nākošais, cik būs maksās tarifs un beigās pēc tam esi spējīgi to samaksāt. Un tāpēc ir tas balans, ir jāsaprot tās izmaksas, jo es jau pilnīgi tajā momentā, kad elektrības cenas un tarifs būs neadekvāti liels, tad mēs pateiksim visu, tad uzņēmējdarbība nevar tad jēga tev rakt to līniju, ja tev beigās nebūs lietotāji otrā galā vai patērētāji, nebūs tā uzņēmuma, kas patērē. Tas ir tas svarīgi no savas puses piekrīt par tiem fondiem, mēs noteikti skatāmies tā laicīgi domāt, un tā ir jāiet uz priekšu, bet ļoti svarīgi izanalizēt no tām vētrām, kas bija tas, ko varēja izveidot ātrāk, sakārtot, kur ir tādas mazās nianses, varbūt komunikācijā, lai tīri palīdzētu novērst tos negadījumus. Un tas ir tas svarīgi, lai mēs būtu uz priekšu gatavāki. Un labais stāsts par pagājušajā vētru bija tas, ka tad, kad mēs 4. dienā pabeidzām visas remontdarbus un pēdējiem tā lampiņa bija ieslēgta, mēs aizbraucām palīgā mūsu lietuviešu kolēģiem, kur vēl pēc 4 dienām mēs pieslēdzām pēdējos atslēgumus. Tā kā Lietuvā tie postījumi bija pulki lielāki, un tur, pārpa nedēļa bija. Viņam kaut kāds stiprāks tur tas vējš bija, viņi tā kā mēs tomēr labāk sagatavojušies. Pirmkārt, mēs labāk, tas mēs pat labāk nekā 3x3 basketbola komanda, bet viņam aizgāja būt nedaudz plašāk. Bet pamat izaicinājums, ka viņam nav sava komanda, kas tos bojājumus novērš. Un tad jau tev nav ko mobilizēt, tev nav ko koordinēt. Un tas cilvēks, tas tavējs, tomēr ir tavējs, uz ko tu vari paļauties. Ok, tagad es sapratu, elektrība būs pakāpeniski, ja mēs liksim tos vējus, viņi arī, būs ar tendenci mazināties, tuvināties Skandināvijai, brelu nekādas īpašās satricinājumi nebūs, ventilatoriem, uzstādīšanai, motivācija pašvaldībām. Tad ir tas lielais jautājums par stratēģiju, vai būs kādā tādā statusā ir kaut kāda enerģetikas stratēģija, un arī jautājums, kā tu pats redzi, vai kāda ir doma par Latvenergo lomu vai par tiem lieliem spēlētājiem. Un vēl varbūt viens blakus lieta bija sākumā tika minēts, kad lietuvieši kaut kādi 10 reizes vairāk vai kaut kas viņi ir vējos pagājuši priekš 10 saulē. Viņiem saulē ir lielāka uzstādītāja. Un kā tas, teiksim tā, vai tas ir, kādreiz ir labi būt priekšā, kādreiz arī būtu ir labi tā kā skatīties, kā iet, tas viss, kā tas varbūt ir izskatās, ka viņi priekšā, tas ir mums plus, mīnus, vai kā tas... Kas ir tas svarīgākais, jau tā arī mūsu motivācija jau īstenībā nav skriet pa priekšu un uzstādīt ātrāk, bet te jau, kā uzņēmumi ļoti labi zina, te jau svarīgākais ir beigās pašizmaksa. Jo tā vēja pašizmaksa sauszem ir no 5 līdz 7 centi. Protams, tev ir viena lieta, ka tev ir 5 centi uzstādīts vai 7, tur ir dažādi. Tas ir tāpat variants arī par tiem projektiem, skatoties, te izdevīgākie projekti būs dzīvotspējīgākie. Un tas ir ļoti svarīgi saprast. Līdz ar to tas, protams, mūs motivē, ka Lietuva ir aizgājusi uz priekšu, bet jāskatās vēsturiski, kāpēc tas ir bijis. Tāpēc, ka Lietuva ir bijuši stipri mazāk ģenerējušās jaudas. Mēs Latvijā jutāmies ļoti pārliecināti, tāpēc, ka mums ir Hesi.
kas ļoti labi Bet strādā. dēļ tā, ka viņam ir maz, mēs jau arī to dēļ tās biržas arī, kā saka, ciešam ir tā, kas Jā, izsakās. lietuvieši ir lietuvieši. Viņi par sevi neatstājas. Bet tas viņus nemotivē ļoti, jo tur ir jāsaprot arī cits, arī otrs pusi tā modeli runājot ar lietuviešu ministru par šo viņus arī saka, ja nebūtu tās elektrības cenas uzkāpušas, neviens nenāk šeit ražot un ģenerēt elektrību. Tāpēc, tev elektrības cenas būtu ap tiem 4-3 centiem, neviens nenāk uz daļu elektrību. Tu nevari, tu subsidēt, tad būtu atkal subsidija, kas ir nākošais. Un līdz ar to tas tirgus kārto, un mēs redzam, ka to var sasniegt. No savas puses mēs darām visu, lai maksimāli virzītu uz priekšu. Runājot par enerģētisko stratēģiju, patreiz aktīvi strādājam pie viņas. Plānoju kaut kad, gribētos teikt, oktobrī kaut kādu jau tādu melnrakstu, ko mēs jau varam likt un uz diskusiju. Un te jau kas būs ļoti, tā diskusija būs ļoti interesanta, jo tas, kas ir, es saprotu, arī runājot par tādu stratēģiju, kas mums iepriekšējās diskusijas, gan saimā, gan arī prezidenta rīkotājās, katrai nozarei savu ekspektāciju, ko mēs gribam, lai mūsu nozare tur parādās stratēģija kā viena, un tad, ja mēs aizņem tādā detalizācijā, tad mums vairāk ir nevis stratēģija, bet, milzīga grāmata, un tad jautājums, kurš viņu lasīs, ja mēs tur saliekam visu. Un tur jābūt tiem lieliem virzieniem, uz ko mēs ejam, kas noteikti arī būs, bet viņa nebūs tik detalizēta. Tā kā man ļoti patika viens no deputātiem aicināja, ka vajadzētu būt tajā stratēģijai parādīties, kad Latvenergo remontēs TEC 2 un TEC 1. Tu līdz tādai detalizācijai aizdejot, tad jautājums mēs to stratēģiju strādāsim. Stratēģija, es jau arī jautāju šeit, nevis par stratēģiju kā par tādu baigi nopietnu dokumentu, bet tas ir biznesā vai kaut kādas organizācijas, kāpēc ir stratēģija, tad faktiski visa vadība, visi zina, kur tad doties, kurā virzienā. Stratēģija patiesībā ir kaut kāds tāds virziens, saprotams, nevis tur par datumu, kurā tur notiks kaut kas, un vienkārši, ja tā stratēģija ir saprotama, tad visi spēlētāji vai viņi saprot par tiem kaut kādiem noteikumiem. Ja tā stratēģijas nav, tad skaidrs, tas ir laukums, ka katrs to deķi var tā intensīvāk raukt uz sevi. Un iespējams, ka tai stratēģija pat jābūt kaut kādai tādai advancētai un atvērtai, bet tomēr tas ir kaut kāds rāmis kaut kādai virzībai, jo man ir joprojām pārliecība, viens no iemesliem, kāpēc Latvijai veicās, kā veicās kopumā ar ekonomikas, tai skaitā tādu izaugsmi, tāpēc, ka patiesībā nav jau tādas vienkāršas stratēģijas, vienkārši, kas mēs esam, jo tas NAPS, to nevar skaitīt, tāpēc, ka tas ir Eiropas fonda apgūšanas dokuments, pēdējā reālā stratēģija, ko uztaisīja Ķīļa laikā, viņš ir ielikts kaut kur, tur bija vienīgā vieta, kur bija reāli indikātori, un nav, tas ir tādā ziņā, tā stratēģija kaut tai dzīvē, kad tu nospraud mērķi, ka tu, gribi tur pēc 5 gadiem, tur, mācīties augšskolā vai strādāt tur, un tad tu kaut kā, virzies tajā virzienā, ja tas virziens nav ieprogrammēts, tad zin kā, tad ir lielāka tāda, kā saka, KPI-iem jābūt kaut kādiem. Viņiem ir jābūt vienkāršiem. Mūsu iekšē jau ir tā stratēģija, kur mēs ejam. Mēs saprotam, lai saprotu, kāpēc tik izaicinoši izveidot stratēģiju. Mums ir 6000 rezervētā jauda, kur mēs nezinām, cik daudz īstenos. Jo tur no tiem 6000 ir daļa, kas ir tiešām investori, kas gatavi būvēt, un ir vienkārši, kas sēž dokumu uz papīriem un ar cerību pārdot. Un līdz ar to ir ļoti sarežģītā stratēģija ievērtēt, kā mēs viņus izvērtējam, izšķirojam, kurš tad būs būvēs. Viņi jau visi saka, ka viņi būvēs. Mūsu tā iekšējais mērķis ir tie 2000 megavati ģenerējušās jaudas vējā saulē. Kāpēc? Tas ir tas, ko mēs patreiz iepērkam un ražojam dedzinot fosilo. Tas ir tāds mūsu iekšējais mērķis, ko mēs redzam tuvākajā laikā. Tas ir mērķis, ko mums jāiet. Ka tie 2000 ir bāzi, kas mums ir nepieciešama. Un tad jau, ja būs vairāk, tas ir kolosāli. Bet vienā momentā jau arī nostaigās tirgus pats par sevi. Patreiz paredzēt, pie cik megavatiem nostaigās tirgus, ka tā cena noies līdz tiem 5-6, kad investori saka, sorry, mums beidzās tur biznesa plāns, mēs vairāk neko. Tas ir tas ļoti izaicinoši. Mēs drīzāk no savas puses veidojam stratēģiju, saprotam to 2050, ka modelēsim dažādus scenārijus. Ka tev ir viena lieta, ka tev elektrības cena paliek augsta, skaidri, tad attīstīs ļoti spēcīgi ģenerējušās jaudas. Ja elektrības cenas ir lētas, skaidri, attīstās uzņēmējdarbības pieprasījums, bet ģenerējušās jaudas attīstības samazinās. Un tad tas ir tas, uz ko mēs plānojam vairāk skatīties. Un tad vēl viens, šitas tāda ļoti, kas saka, saprātīga atbilde. Jautājums vēl par Latvenergo. Kā ministra kungs
pats redz, kāda ir Latvenergo loma, tā ir peļņas struktūra vai ir kaut kādas arī cita funkcija Latvenergo, jo Latvenergo skaidrs, kad ir, iedzīvotājiem piederoši, valstī piederoši sauc kā grib, un jautājums, kāda teiksim, varētu būt šajā stratēģijā loma. Jo no tā arī ir atkarīgs patiesībā, kā šis te lielais uzņēmums darbojās, jā, kā viņš tikai peļņa un tad pēc tam savāc dividendus un izdala, ja, kas patiesībā ir nodoklis, vai kad Latvenergo arī kaut kādā veidā ietekmē patiesībā kaut kādus cenas, kas patiesībā dod atslodzes biznesam, tad, jo tā loma arī ir svarīga tādam, lielam, kas saka, spēlētājiem, jā. Jo, ja viņš ir tīri kas saka, peļņas struktūra, tad varbūt uz biržu, pēc kam tad viņš attur valsts pusē ir. Nē, Latvenergo ir lielais strateģiskais uzņēmums. Fundamentāli noteikti viņam jāskatās plašāk, un tu nevari orientēties tikai uz peļņu, bet tev jāskatās plašāk kopumā. Noteikti skatoties, kā iet attīstīties, jo viņš arī startē ar meitas uzņēmumu veidprojektos. Un noteikti, es teiktu, ka viņš ir viens no retiem, kas spēj stāties pretīm lielajiem lietuviešu un igauņu uzņēmumiem, kur jau tikpat, Ignitis, kas iet iekšā tirgo, tikpat spēcīgi, līdz ar to tur ir jāiet Latvenergo kā spēlētājiem noteikti. Nospraust to balansu un pateikt, ka tas ir vai pa daudz vai pa maz, jo tas jāskatās pēc uzņēmuma arī strateģiski un redzēm, bet viņam ir jābūt, ko viņš plāno veidoties. Un tas ir tas, kur ir, jo viņam arī liela noteikti loma ir arī elektrības balansēšanā. Un tur ir jāskatās noteikti plašāk, ne tikai no peļņas, bet tajā momentā arī, lai stabilizētu tirgu, un te būs stabila elektrības cena. Viņam ir jāskatās tajā virzienā un jāiet. Ļoti skaidra atbilde. Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Par elektrifikāciju mēs te par to supply, runājam, un par to demand pusi, Teiksim, kādas tev pašam jau būtu tāda vīzija, idejas, kuras būtu tās nozares, kuras varētu elektrificēties, kur mēs to elektrību varētu vairāk likt, jo vairāk mums būs zaļās enerģijas, jo viņi būs lētāk, un tad droši vien, ka biznesam būtu interesanti pāriet uz to elektrifikāciju, vai tev ir kaut kāda tādas vīzijas? Nē, tas potenciāls elektrifikācija ir milzīgs, sākot no katra no mums iedzīvotāju, ikdienas potenciālam iespējām līdz tādām rūpniecības iespējām, līdz arī pat tādām, jau runājot par skaidrs, ka viena no lielākajām nozarēm, kas vairāk pat enerģiju kā tādu, ir siltumenerģija, kur mēs saskatot nākotnē bija runāts arī Rīgas siltumu, kur viņi saskata, ka viņi varētu uzstādīt lielu akumulācijas tvertni, kas pēc būtības vasarā, saulainā laikā, kad elektromīnas jau balansē, vienkārši ņem no tīkla lielu elektronikas apjomu siltu karstu ūdeni, ko pēc tam izmanto apkurē, un ne apkurē, bet karstam ūdenim vasarā. Tādā ziņā balansē, kas ir milzīgs potenciāls. Milzīgs potenciāls ir transporta sektorā. Nav runa tikai par privātajiem auto, bet arī elektrifikācija dzelzceļa, sabiedriskā transporta elektrifikācija, kur ir milzīgs potenciāls. Bet tam visam apakšā ir, tā kā mēs runājam, elektrības cena. Ja elektrības cena tev ir ļoti augsta, tad tas viss process iet stipri lēnāk, un tad jautājums, dienas beigās tāpat jautājums par izmaksām. Un kaut vai tādu maz nianses mēs reikinām, mēs esam savā pusē veidojuši tās programmas iedzīvotājiem elektroauto iegādē, gan jaunu, gan lietot, gan arī patreiz ir tās. Ļoti jautājums, ko cilvēki ļoti bieži varbūt līdz galam neizvērtē. Tu skaties tikai sākotnēji elektronisku mašīnas cenu elektroauto, kas ir salīdzinoši dārga, bet tu nereikini uz tiem 100 km izmaksas. Un ja tu sāc reikināt uz tiem 100 km, tad parādās jautājums, kā tu viņu lādē. Vai tev ir mājās, vai tev ir biržas elektrības cena, ka tad vasarā saulainā dienā tu vari uzlādēt elektroauto par brīvu praktiski, jo biržā ir mīnus cena. Vai tu esi gatavs mainīties, piedomāt pie tā? Jo tad tev tas elektroauto uz tiem 100 km pat var izmaksāt 2–3 eiro. Kas jau, bet tad ir jāpadomā, un jautājums, vai tu esi gatavs mainīt savus paradumus, piedomāt pie tā, ka varbūt neesi kaut kur palādējuši ilgāk kaut kādā brīvdienā, bet ja mēs viņu nopērkam lādēm publiskajās uzlādes stacijās, tad pavisam cita matemātika. Jo patreiz, kas ir tā nianse, pie iekšzetdzinējiem mēs saprotam, iebrauc visās degvielas stacijās, tev plus-mīnus ir vienāda degvielas cena, plus-mīnus tev noiet tur tie 5 centi nosteigā. Tad elektrouzlādē tev kaut kur lādē pēc kilovatiem, kaut kur tev lādē pēc laika, cik tu esi tur ilgi. Un tās cenas ir, pat vienas no augstākajām ir bijis 50 centi par kilovatu, un tad tu reikini, vai tu uzlādē 50 centi par kilovatu, vai mājās, ka tev ir mīnus un uzlādē elektroauto. Ir milzīga starpība. Tāpēc tas potenciāls ir liels. Un te ir tā, ka mūsu
sabiedrībai mums visiem jāpiedomā, jāmaina tie savi paradumi, mums būs jāmainās, jāpiedomā. Gudrie dzīvos lētāk. Es gribētu teikt, ka gudrie jau dzīvo lētāk. Jau. Mana pārliecība ir, ka tas milzīgs game changers tajā elektroauto, tajā visā stāstā ir tas uzlādes ātrums. Faktiski tas ir baigais. Es vienkārši tā, tas ir tas paraduma elements, ka tu, teiksim, brauc ar parasto mašīnu, tu vienkārši pat nedomā par to tēmu, tāpēc, ka tu zini, tu kur piebrauks, tas jau aizņems tur, minūti, 2, 3, jā, un tev nav vispār par to jādomā. Un tajā brīdī, ja, teiksim, tajā brīdī, ka varēs to pasākumu, nezinu, vai nomainīt kaut kādu sistēmu, ka tu atbrauc, atrisini, tas, man liekas, tas iedos baigo boost uz to pārēju. Man arī bija līdzīga tā doma, ka man nepapļāpāja ar Dambjaku, kas ražo tos elektroautos. Man arī bija tā ideja, viņš uzdeva vienkārši jautājumu, cik tu pa dienu nobrauc kilometrus? Tad tu sāc domāt, labi, tur 50 km. Mēs runājam, pamatā tas ir piepilsēta dzīve privātmājās. Tur nobrauc 50 km. Tas no tavas baterijas kaut kāda 10–20%. Un tad aizbrauc mājās, kaut kādu labu 8 vakarā, tu viņu iesprādi rozetē, un tu startē 8 no rīta, un tev ir 12 stundas lādēt. Tev vajag to ātru uzlādi, viņš saka. Okay. Vienkārši tas aizdomā. Viņš saka, tajā momentā, ja tev ir tas nobraukt... privātu mājas, tur dzīvoklis, tur viss tur kaut kur jauni, ir jāsaprot... Stāvs kabelis kaut kāds. Ir jāsaprot, ka elektroauto, viņš patreiz nav visiem pieejams, tā ir tā problēma. Tāpēc ir kaut kāda plug-in hibrīda ir iespējas, bet tev pamatbāzē ir jābūt. Tev ir jābūt tā, ka tev ir privātumā, kur tu vari vakarā pats uzlādēt. Un ja tev ir tās lietas, tad, protams, tev sanāk par to, ka būs... Elektroauto viņš derēs, ja tev jābrauc lielie tālie gabali, protams, tas ir zem tev jārēķina, jāskatās, jāsaprot, vai tev ir nepieciešams. Tāpēc ir tie lādējamie hibrīdi, kas ir tā kā potenciāli iespējams. Tur viss ir jāsēž, jārēķina, jāsaprot, jo nav tāds atbildes, ka viņš derēs visiem. Skaidrs, jāsaprot. Tev ir vajadzīga zaļā enerģija? Uzņēmuma. Zin kā, tādā ziņā jau tāds manā skatījumā vidējs uzņēmējs ir ļoti pragmatisks. Tur saukt zaļā, sarkanā, vēl kaut kādu citu krāsu izdomāt. Vienkārši, viens ir cena, izmaksas, bet otrs ir, protams, ka vidēji aritmētiski arī normāls cilvēks un arī uzņēmējs skatās patiesībā garākā termiņā nekā daudzi, parasti iedzīvotāji vai politiķi ierēģi. Tāpēc, ka bizness vispār, ja tu viņu būvē ilgtermiņā. Līdz ar to loģiski, kad gribās, biznesu mantot vai kaut kā, līdz ar to, vidēji aritmētisks uzņēmējs grib domāt par ilgtspēju, bet tas jautājums ir par to līdzsvaru starp to, cik man ir, respektīvi tā, ja teiksim, mēs esam tur noscīti mega zaļi vai kaut kādi, un apkārt visi ir tur brūni vai kaut kādi, vienkārši, mēs zaudējam tai konkurenci, tai saku, paga, vai tad visi kaut kā ejam tur, vai tad kaut kā, netik strauji, jo pretējā gadījumā es skritīšu ārā no konkurences, un tas jau ir tas jautājums arī, kas šobrīd tādā plašākā kontekstā ar Eiropā, man ir tas gods kopš šī gada 1. janvāra būt Jura Čambers prezidenta vietniekam, un to mēs arī šo tēmu ietvērām savā manifestā pirms šīm Eiropa parlamenta vēlēšanām, redzēs, kā tagad būs, jo sanāk tā, ka teiksim, tajā globālajā konkurencē es nesaku, ka enerģētika ir tur kritiskākais punkts, bet tas viens arī no punktiem, īpaši konkurence ar kādiem globālajiem dienvidiem, kur vēl tur, daudz kas notiek, daudz vienkāršāk tā ir tēma, un tas jautājums ir par līdzsvaru, lai ejot tajā virzienā, mēs nepazaudējam konkurētspēju. Tas risks ir tāds, mēs pazaudējam konkurētspēju, un tad kāda globālo dienvidu kompānija nopērk jau mūsu kompāniju un vienkārši pārņem ekonomisko varu, kas otrā, trešā soli izmainīs arī mūsu paradumus, ka mēs vairs nebūsim īpašnieki savām kompānijām Eiropā. Tā kā tas viss ir tāds ļoti saistīts. Viņi nevar skatīties atrauti. To es gribu pateikt. Kaspar, varbūt tu kā, teiksim, tas zaļās enerģijas vēstnesis, droši vien, kā tev liekas, kas ir tie izaicinājumi lielākie, teiksim, tajā, zaļajā enerģijā, kaut kādi blakus efekti, protams, ka tas nav vienkārši stāsts, No vienas puses ir kārdinošais stāsts par lēto saules vēja enerģiju, bet, kaut kas jau tam nāk droši vien līdzi izaicinājumi visādi. Jāsaprot, laikam, ir tas lielākais izaicinājums, kur ir saprast sabiedrības bažas par nezināmo. Un tas ir tas lielākais, ko mēs arī tie jautājumi ir gan no vides viedokļa, gan arī no vējturpības. Ja cilvēkiem ir saprotam tās bažas un tie jautājumi ir, dažkārt arī man liek aizdomāties, viens no tādiem jautājumiem, kas tikos riedzētā, viņi jautāja, kāda ir ietekme
vēja turbīnai uz vēju. Nu, tad būšu atklāts, vajadzēja padomāt, un tad es aprunājos ar speciālistiem, kas ir ražoņi, saka, nu, lai saprastu, mēs visi zinām, Rīgā ir Svetbanka sēga, kas ir saules akmens pie Vanšu tilta. Viņa ir līdzvērtīga 100 vēja turbīnām. Nu, viņas tā sēgas ietekme uz vēju ir līdzvērtīga 100 vēja turbīnām. Nu, tagad jautājums jums, kā vējš mainījās Rīgā? Es atklāt sakot nezinu. Nejūtu baigi. Es atklāt sakot nezinu, bet nu, tā ir tā atbilde, kas cilvēkiem jāsaprot, jo šī momentā mums ir tās bažas no visām jaunām tehnoloģijām, ka mainīs. Protams, ir labs jautājums, vai mēs tagad uzstādām, vai mēs pagaidām 5 gadus, kad tehnoloģijas būs jaunākas, varam gaidīt vēl 10 gadus, bet jautājums, ko tad mēs darām tagad, kamēr tie 10 gadi iet, jo mums jau to enerģiju vajag lēt jau šodien. Un tad ir tas jautājums, jā, tehnoloģijas mainīsies, attīstīsies, bet nu tad ejam pakāpeniski. Pilnībā piekrīt pie tā, ka skriet akli uz priekšu ir absurdi, un tas ir pirmkārt, es teiktu, noziegums pret valsti kaut ko tādu darīt. Te visam jābūt sabalansētam, tāpēc mums ir arī, mēs ejam tā atklāt, runājam gan ar uzņēmējiem, gan ar nozarēm, tad jautāt, kas ir tie labākie virzieni, kur mēs ejam, kādi ir tie komentāri, kur nav viegli atrast ļoti bieži starp dažādām nozarēm kompromisu, jo tās idejas un biznesi saskarās ļoti spēcīgi ar ļoti fundamentāli dažādiem redzējumiem, bet kaut kā pagaidām tas kompromiss izrodās atrast. Pateikt, tās lielākais bažas, protams, kas ir cilvēkiem, tas ir, kas notiks ar vēja turbīnu pēc tam, kad viņi nokalpos savus 20 gadus. Un te es varu pateikt, droši jau tagad ir, ja bija tie video, kur Eiropa aprok vēja turbīnu, nu tos spārnus aprok, tad tagad viņus roka vaļā, jo viņi ir rūpnīcas, kas pārstrādā. Līdz ar to jau tā pārstrāde aizgais, jo, lai būtu pārstrāde, jābūt apjomam, ko pārstrādāt. Līdz ar to tur nekādas problēmas nav. Pieprasījums pēc vēja, kā tādiem stabiem, ir lielāks pasaulē nekā viņus var saražot, un viņiem jau otrreizē tirgo liela cena. Nu, man liekas, nav jāstāsta, ka laukos atstāt kabeli zemē un pateikt, ka tur neviens viņu neskatās, ātri vien atradīsies, kas viņu izdraks un paņems. Nu, un vienīgais, kad paliek, paliek betona pamati. Nu, tad tas ir tas, ko tu vari tāpēc un tāpat. Arī tos tagad sagrauž jau, nu pat jau, vai ne? Jā, nu līdz ar to tā ir tā situācija, kad ir bažas, bet, tad ir tas jautājums, kā jebkurā uzņēmē darbībā. Nu, tev jebkurā brīdī ir riski, kurus tu izvērtē sākumā, saprot arī to ietekmi, un tad ir tavs lēmums. Jo, ja mēs gribam atrast atbildes uz visiem jautājumiem, tad ļoti bieži uzņēmējs ļoti labi zinās, nu tad tu paliec uz vietas. Jā. Jo vienmēr parādās kaut kāds nezināmais faktors, tieši tāpēc, lai lai runājot par vēju zaļiem, no sākumā tiek veikt ietekmi uz vidu novērtējums, kur nav tā, ka visi projekti tiek atbalstīti. Nē, ir, kur neļauj iet, kur mēs ejam par kompensējušiem mehānismiem, kurām runāt par tādām lietām, kur jau Eiropā ir normāli. Vēja, kā putnu kameras, kas tiek uzstādītas uz vēja turbīnām, speciāli redzot gājputnu kāsi, tad viņi aptur vēja turbīnu. Un tā vēja turbīnas apturēšana notiek praktiski momentāli, minūtes laikā viņi apturās uzreiz. Tās tie kompensējušie mehānismi, kur var sadzīvot gan daba, gan iedzīvotāji, gan arī ražot enerģiju liet, un tie ir tie viskopēji mehānismi, kas jau tagad notiek pasaulē. Tās, es gribētu teikt, liela daļa problēmas pasaulē jau ir atrisināts. Jo, ja tās vēja turbīnas būtu tik kaitīgas, tad es nezinu, tad gribētu jautāt, tad lietuvieši kaut ko nesaprot, ka viņi būvē tās vēja turbīnas, vai Eiropā cilvēki nesaprot, kas būvē, ka tur ir, vai mēs zinām kaut ko vairāk. Bet, ja mēs zinām kaut ko vairāk, tad izstāstiet man arī. Es arī gribu tad saprast. Skaidrs, ka tur cilvēki sāk, nezinu, ar mašīnām braukt, pēc tam lidot, mobīlos telefonus lietot, visas tās tehnoloģijas, un, kā saka, tieši tā, pie tā ir, cilvēks jau pēc dabas ir konservatīvs, vienkārši pie viss jāpierod, jā, un jo vairāk tas viss notiekās, var pastāstīt, un nav nekādas tur sliktas lietas un visādi vēl kompensējušie mehānismi. Tas ir tas veids, kā tas ieviešās. Ja? Un patiesībā jau tas atkal ir stāsts par to, kas tāda pat stratēģija, kā gan enerģētiski, gan vispār. Ja mēs esam visu laiku valsts, ka mēs visam tikai velkamies nopakaļ, tad mēs arī sevi tā pozicionējam, un tad mēs tādu paliekam. Varbūt tieši otrādi mums kaut kādās vietās ir jāmēģina būt priekšā. Tad tādā veidā tu vari globāli tapt pamanāms, ja, un tad tam arī kaut kā tādas pozitīvas konsekvences. Ja, nezinu, tur Silīcija iela Amerikā, kur rodās visādas idejas, un tad, kā saka, šie talantīgie cilvēki, tad kā uz sauli visi lido uz turieni. Ja, tā kā jābūt ir drosmīgiem, un normāli arī kļūdīties. Ja, kaut ko izdarīt, bija kļūda, bet mēs eksperimentējām, mums veidojās kaut kāda eksperimenta pieredze. Ja. Tas arī ir normāli tikai. Mums tā kā noslēgums laiks iet uz beigām. Prasam viesiem parasti kaut kādu novēlējumu Latvijas uzņēmējiem. Kādas ir tev domas un novēlējumi, ko Latvijas uzņēmējiem vajadzētu domāt par
enerģētiku, par vidi, kādām domām skatīties uz nākotni, ko sagaidīt? Man liekas, runājot par vidi, labākais novēlējums, kas ir dzirdējis, ja katrs uzņēmējs strādās ar domu, ka tu vēlēsi savu uzņēmumu atstāt saviem nākošajām paudzēm, tad viss ir atrisināts. Jo neviens nevēlas atstāt netīru zemi, savu netīru dzīvesvietu vai uzņēmēju saviem bērniem. Neviens uzņēmējs nevēlas. Visu to darbu mēģina. Tas ir tas galvenais, runājot par vidi un par elektroenerģiju, nebaidīties no pārmaiņām, no jaunām tehnoloģijām. Tā kā pareizi runāju, ja kādreiz 11 gadu atpakaļ kāds teica, ka mobilais telefons būtu, tad jau arī cilvēkiem bija, tūlīt būs visādas problēmas radītas, bet nē, tagad ir. Un vinēja tas, kurš pirmais ievieš jaunās tehnoloģijas. Tā ir tā iespēja, bet, lai ieviešot, protams, ir daudz nezināmā, bet nebaidīties no jaunām tehnoloģijām, iet uz priekšu, jo kur, bet tagad saules enerģijā, vēja enerģija, izpējas enerģija ir milzīgs potenciāls un tās tehnoloģijas attīstīt. Un es gribēju ļoti aicināt pie tā, ka ir liels prieks, ka mēs Latvijā arī spējam kaut ko saražot no tām tehnoloģijām. Tas pats ka mēs spējam saražot tos elektrobusus patreiz kaut ko Latvijā. Nav tā, ka mēs tikai visu pērkam, bet ka ir, kur varam. Ir ļoti kolosāls uzņēmums Latvijā, kas brauc pa visu pasauli apkopvēja turbīnas. Es gribu teikt, cepurnos, mums ir no kā mācīties, un varam pateikt, ka ne tikai, tur jau no tā labuma gūstīt, nē, mums ir Latvijā kolosāli uzņēmumi, kas to potenciālu saskata, nebaidās iet pasaules tirgos un iet uz priekšu, un visu cieņu viņiem, mums vajag arvien vairāk tādus uzņēmumus, un ja varam kā palīdzēt radīt vai kaut vai pieredzes apmaiņā, vienmēr esam atvērti, un tas, man liekas, tas potenciāls, kas ir zaļā tehnoloģija virzienā, milzīgs. Un jo ātrāk arī uzņēmēji to sapratīs, jo vairāk to sapratīs un vairāk iestē virzienā, tur ir milzīgs. Jo kaut kā tā vēja turbīna apkalpošana, ir sarēķināts, ka 2030. gadā varētu būt jau virs 1,5 miljonu vēja turbīnu pasaulē. Tas ir milzīgs potenciāls, jo kādam jau būs viņas jāapkopja un jātīra, un tas ir mega potenciāls. Un kurš pirmais to sapratīs, tas arī, jo mums jau Latvija ir uzņēmums, kas to jau ir sapratis. Viņš tajā virzienā ļoti strādā. Tāpēc saka, izmantot tās iespējas, ko dod. Varbūt dažkārt ir tāds, kā jau uzņēmumi dara, varbūt vairāk noriskētu, bet kas neriskētu, pirmais nebūs, ja tu neriskēsi. Ko varbūt tad uz šo pozitīvo noti arī noslēgsim mūsu šīsdienas raidījumu. Paldies, skatītāji, kad skatījāties. Būsim inovatīvi, nebaidīsimies no pārmaiņām un atstāsim mūsu uzņēmumu, zemi, mūsu senčiem, bet mūsu bērniem un nākošajai paudzei labāk nekā mēs saņēmām. Tad jau viss būs ideāli. Paldies! Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Sadales tīkla sarunu cikls sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru.